dārgie klausītāji! Pēc veiksmīgas diskusijas mūsu iepriekšējā raidījumā nolēmām turpināt tēmu par iespējamo tālmācības aizliegumu pamatizglītībā. Un šodien esam aicinājuši viesus mūsu studijā. Pie mums šodien viesojas Kristiāns Fokerots, Rīgas tālmācības vidusskolas absolvents un starptautiski atzīts pludmales volejbolists. Labdien! Labdien! Kurš mācoties tālmācībā veiksmīgi līdzsvaro izglītību un arī veidoja augsta līmeņa sporta karjeru un pastāstīs, kā tad tas izdevās, un mēģināsim saprast, ko tad arī pārējie jaunieši no jūsu šīm atziņām un pieredzes var mācīties. Un savukārt otrs viesis ir Edgars Grīnis, Rīgas tālmācības vidusskolas direktors, kurš dalīsies pieredzē par to, kā tālmācība pielāgojas skolēniem gan ar īpašām vajadzībām, gan sportistiem, gan tiem jauniešiem, kas jau no agras bērnības profesionāli nodarbojas ar sportu, ar citām aktivitātēm un vairāku iemeslu dēļ nevar apmeklēt arī klasiskās skolas. Vai tālmācība ir ceļš uz panākumiem, vai apdraud izglītības kvalitāti, kā mēs bieži vien to arī dzirdam publiskajā vidē? Šodien mēs par to runāsim. Mūsu tēma ir tālmācība, ceļš uz panākumiem vai šķērslis izglītībā. Palieciet kopā ar mums. Nu ko, sāksim varbūt uzreiz, Kristiāna, pastāsti par sevi, ar ko tu nodarbojies un kāds bija tavs ceļš no skolēna, no bērna līdz profesionālam sportistam un ar ko tu tagad nodarbojies? Jā, šobrīd es esmu profesionāls pludmales volejbolists, bet tas viss, protams, sākās ar klasisko volejbolu. Pats esmu no Kuldīgas un sanāk 8. klasē es jau aizgāju mācīties uz Murjāņiem, Murjāņu sporta ģimnāziju. Tas bija tāds, varētu teikt, izrāviena laiks, kad tu no vienkārši tāda parasta sportista sācis vairāk tam pievērsties profesionāli. Jo tur tas līmenis uzreiz bija pilnīgi atšķirīgs, kad tu aizēji tāds mazs puika un tev ir jāsāk viss darīt pašam, bez mazai jāmazgā drēbes, ko tu līdz tam neesi darījis, un visas pārējās mazās lietas, plus vēl tie ir 2 treniņi uzreiz dienā, sāc tam visam nopietnāk pieķerties, un jā, bet kaut kā Covid laikā basketbols man atvilka uz Rīgu. Es sāku spēlēt basketbolu, tas bija kaut kāds pusotrs gads, bet beigās man piedāvāja atkal spēlēt Edgars Točs pludmales volejbolu, un tad jau es tam sāku pievērsties profesionāli, un tā es tur arī palicis. Bet atnākot uz Rīgas, sāku mācīties 49. vidusskolā, un sanāk, man piedāvāja spēlēt, tas ir pavasaris, sākās sezona. Un to pavasarī es vēl, tā teikt, apvienoju gan parasto skolu, gan profesionālu sportu. Bet, es uzreiz sapratu, ka kaut kas būs jāmaina nākamgad, jo, tu visu laiku braukā pārzemēm, treniņu nometnes, sacensības. Un it kā tas ir apvienojams, bet tas ir ļoti sarežģīti, jo tev uzreiz, kā tu aizbrauc, tev iekrājās parādi. Ar visu to, kad skolotājs bija diezgan pretīm nākošs, bet parādi jūras tāpat ir. Un līdz ar to, kaut vai tu esi treniņu nometnē sacensībās, tu tāpat laik domā par tām mācībām un kaut kā grūti atslābt, jo tu zini, kas tev sagaida pēc tam. Bet jā, tad sanāk 11. klases pabeidzu, un tad 12. es atnācu uz Rīgas tālmācības vidusskolu. Un jā, absolvēju skolu un turpināju spēlēt profesionāli pludmales volejbolu. Kāda ir profesionāla sportista ikdiena? Varbūt var padalīties, kā notiek tavs dienas režīms? Parasti treniņš ir ap 10 no rīta. Vismaz tas ir mans grafiks. Līdz ar to es ceļos kaut kādas 2 stundas pirms. Es to dienu mēģinu tā kā pielāgot tam savam sportam. Un līdz ar to pēc treniņa, starp treniņiem es tā kā pielāgojos vairāk tā kā ārpus lietām, kas ir skola. Šobrīd ir arī visādas darbošanās ar sponsoriem. Viss, ko tu būvē apkārt, tā teikt, tam volejbolam. Un tāda ir tā ikdiena. Un tad, kad tu arī mācījies skolā, tad tā ikdiena bija plus mīnus diezgan līdzīga, vai ne? Tad, kad es mācījos parastajā skolā, jā. klātienē.
tā ikdiena bija tāda, ka tu pielāgojies skolai. Tu nepielāgo visu tā kā tam volejbolam, bet tu pielāgo drīzāk skolai. Jo es spēlēju, tad, kad es sāku spēlēt profesionāli, es trenējos ar pieaugušiem vīriešiem, kas neiet vairs skolā. Un viņi to visu tā kā būvē apkārt tieši treniņiem. Bet bieži sanāca tā, ka viņiem vajadzēja pielāgoties man, jo es vienkārši tiem treniņiem netieku skolas dēļ. Tā kā tas bija bišķiņ sarežģītāk. Paldies! Rīgas tālmācības vidusskolas mājaslapā ir minēts, ka jūs atbalstat sportistus. Tīri praktiski, es saprotu, tās ir atlaides vai ne? Un tas ir tīri tāds tā kā secinājums, bet tas galvenais jautājums no manas puses, kāpēc tieši jūs liekat šo uzsvaru uz sportistiem un arī uz citiem skolēniem, kas profesionāli jau nodarbojas no bērnu kājas ar citu veidu nodarbībām, piemēram, dejošanu, mākslu un dziedāšanu tam līdzīgi. Nevar teikt, ka mēs tieši īpaši atbalstām sportistus. Protams, mēs sportistiem labprāt piešķiram atlaidi mācību maksai, bet sportisti vienkārši uzmeklē mūs. Nevis mēs viņus meklējam, bet viņi uzmeklē mūs, jo tā ir, tā laikam sportistiem ir tāda reāla iespēja apvienot mācības un intensīvu sportošanu. Un mēs arī esam novērojuši un paļaujamies uz to, ka sportisti, kuriem ir profesionāli sportisti, kuriem ir diezgan noteikts dienas ritms un kuriem tomēr sevi ir jādisciplinē, ka viņi sev disciplinē arī mācību ziņā. Ja, protams, ir spēks pēc intensīviem treniņiem, jo es saprotu, ka profesionāli trenējas tā, ka pēc tam vēl pāris stundas vajag vispār, lai atgrieztos tādā dzīvē. Un tad tā viņiem ir iespēja tomēr ne tikai sportot, ne tikai savu fizisko ķermeni trenēt maksimālām slodzēm, bet arī reizē iegūt izglītību, jo sports jau kaut kad beigsies, bet izglītība paliks. Kā tieši jūs uzzināt, kā attiecīgais jūsu nākotnes skolēns nodarbojas ar sportu vai ar kaut ko citu? Jūs veicat pārrunas pirms iestāšanās skolā? Jā. Kad cilvēks nāk iestāties skolā, mēs, protams, jautājam, kādēļ tu nāc, kādēļ tu izvēlējies tālmācību, kāda tavu iemeslu, un tad jau ātri vien tas stāsts risinās. Vai tā ir slidotāji, vai dejotāji, vai hokejisti. Pietiekami daudz hokejistu pie mums ir. Man liekas, ka hokejistiem jātrenējas vēl intensīvāk nekā pludmales volejbolā, bet viņiem nav tik aptveroši tālu ceļojumu savukārt atkal. Bet sports ir sports, jā. Un tad, kad jūs attiecīgi piemēram, noskaidrojat, ka attiecīgais skolēns profesionāli nodarbojas, jūs pārsvarā dodat kaut kādu veidu atlaides, vai tomēr jūs ierindojat viņus starp arī klasiskiem skolēniem un mēģiniet tomēr orientēt uz to, ka mācības tik un tā, neskatoties uz sportu, ir ļoti svarīgs aspekts un ir jātiek ar to galā? Sākotnēji viss ir skolēni kā skolēni. Viss ir vienādi, bet mēs, protams, rēķināmies ar to, ka, piemēram, hokejā ir sezona un ir mierīgāk laiki. Ja? Līdz ar to klātienes skola strādā tā, kā klātienes skola strādā, bet tālmācība tā ir tā iespēja, ka tu vari sazināties ar skolu un teikt, tagad man ir ļoti intensīvs periods, tagad es nevarēšu izpildīt vairākas ieskaitas, bet es lūdzu pagarināt termiņu. Un tad mēs varam ļoti elastīgi pielāgot to mācību grafiku, saprast, kad ir iespēja intensīvāk mācīties un kad ir intensīvāk savu laiku paņem sports. Es saprotu, ka jums tā apmācība vairāk balstīta uz moduļiem, un tad, ja es pareizi saprotu, tad jūs, piemēram, varat kaut kādā konkrētajā periodā, kad ir šī sporta slodzes, vai attiecīgi arī cits kaut kas svarīgs, jūs varat to samazināt un tad attiecīgi pārlikt uz to brīvāko periodu, kas arī ir diezgan liels pluss, vai ne? Es tā to saprotu. Mums mācības notiek tādos ciklos. Katru mēnesi nemācāmies pilnīgi visus priekšmetus, bet 3-4 mācību priekšmetus. Un līdz ar to ir iespēja arī to individuālo plānu diezgan elastīgi pielāgot katra jaunieša dzīves ritmam. Un es saprotu arī to, ka mācību materiāli ir nepārtraukti pieejami un attiecīgi, ja, piemēram, skolēns nevar piedalīties kādā mācību stundā, webinārā, tad attiecīgi ir ieraksts un to var jebkurā laikā noskatīties. Tas tīri tā neietekmē šo te apmeklējumu, vai ne? Jā, mācību materiāli ir pieejami visu laiku. Un ja arī sportists, piemēram, kā tagad
Kristiāns taisās aizdoties uz Meksiku, bet viņš vairs nav mūsu skolēns. Jā. Tad Meksikā, protams, viņš nevarētu piedalīties webinārā, kas Latvijā notiek 6 vakarā. Tas varbūt nebūtu īstais laiks, bet pēc tam var noskatīties ierakstu. Ir ļoti daudz mācību video, kurus var klausīties, skatīties arī ceļojuma laikā. Ir lietas, ko vienkārši jāstrādā, jālasa, jāmācās. Ja mēs runājam tieši tā, tad tu arī minēji, ka bija ļoti grūti pakārtot attiecīgi sportu skolai. Un tad, kad tu iestājies tālmācībā, kā tieši tālmācība tev palīdzēja? Tas vienkārši, tas viss kopumā ir daudz elastīgāk arī par to, ko jūs tikko runājāt, kad ir tie video ieraksti pēc tam, kad, piemēram, skolā, ja tu netiec uz to stundu, tu to materiālu ir grāmatas, bet skolotājs tomēr stāsta kaut ko vēl papildus tajā stundā. Bet tu to nevari zināt, ko viņš stāstīja. Bet tādā video ierakstā tu pēc tam visam vari pāriet pāri pats, noklausīties un tā teikt, vispār neko neiekavēt. Un tīri tas, ka tu vari pats to savu laiku regulēt. Un man liekas, tas ir tas lielākais pluss, ka tas viss ir ļoti elastīgi. Man gribās pajautāt, kā tev izdevās matemātika augstākajā līmenī nokārtot? Ja tam labi nokārtot. Man īstenībā kopš, jau kādas 7. klases vienmēr tā matemātika padevusies. Un man vienmēr, arī tad, kad es eju stundām, ir kaut kādas grūtākas tēmas. Ir viegli tajā matemātikā, man liekas, padoties. Tā kā, kad tās formulas viss liekas tik sarežģītas, kad lielākā daļa varbūt atmetīs to malā, pateiks, es nesaprotu, bet man vienmēr kaut kā ir iesēdies prātā, ka es to matemātiku saprotu. Līdz ar to man tas iekšējais... No tiem laimīgiem cilvēkiem. Man tas iekšējais, varētu teikt, perfekcionisms man neļāva padoties pie tās tēmas. Un līdz ar to, man liekas, baigi augsts procents nebija, bet es domāju, diezgan solīdi noliktu. Nedaudz virs valsts vidējā. Tas bija. Kā tīri praktiski ar kvalitāti, mācību materiālu viedokļi? Vai tev bija viegli uztvert tēmu, vai tev pietika ar visu to, kas tev tika iedots mācību vidē? Tīri tehniski, kā tas notika? Visu precīzi man ir grūti tagad atcerēties, bet man liekas, man sūdzība tā vispār nebija. Arī, ja kaut kas varbūt tev un tā, tad jā, tiešām viegli sazināties gan skolotājiem, gan ar skolu. Un man personīgi liekas, ka viss bija pilnīgi pietiekami. Jā. Jo man liekas, ka 23. gadā vēl nebija mākslīgais intelekts. Jā, vēl bija viegli. Tikai Googles bija izbaudījis. Jo es saprotu, ka arī tā priekšrocība tālmācībā ir tajā, ka jums ir pieejams ļoti, ļoti plašs materiāls, un ņemot vērā to, ka šī skola 2030 reforma varbūt vēl nepanāca to, ka klasiskajās skolās bija šie mācību materiāli, tad es saprotu, ka jūs kā tālmācība bijāt jau priekšā, un jums jau mācību materiāli bija visos moduļos, vai ne? Jā, mēs bijām spiest izstrādāt pilnīgi jaunus mācību materiālus visos priekšmetos, jā. Tas atkal bija tas pluss, visticamāk, ja klasiskajā skolā tev bija stundas un mācību grāmatas, tad tev bija pieejams tāds plašs materiāls gan ar ierakstiem, ar visu, kas varbūt arī ir tāds kā milzuma liels pluss, vai ne? Jā. Ja mēs skatāmies uz jūsu ilgadējo pieredzi, jūs esat strādājis arī kā skolotājs arī klasiskajā skolā un ilgus gadus, man liekas, 12 gadus jau vada tālmācības skolu, vai ne? Tad jautājums ir sekojošais, vai jūs esat novērojis sportistu, un ne tikai sportistu, bet atkal cilvēku, kas nodarbojas skolēni, kas profesionāli nodarbojās ar, sauksim to visu, ar mākslu, ar interešu attīstību tā tālāk. Vai jūs esat novērojis šo te mērķa grupu, tādu savādāku attieksmi pret mācībām? Respektīvi, šis jautājums ir tāds, vai šī disciplīna, kas ir ielikta jauniešos jau no bērna kājas, vai viņi atspoguļojas arī rezultātos mācībās? Tieši sportistu mācību sasnieguma analīzi neesam veikuši, bet es jau teicu sākumā, mēs paļaujamies to, ka sportisti ir visai pašorganizēti un tādi atbildīgi cilvēki, un līdz ar to viņi prot organizēt arī savu mācību procesu. Bet jūs tādas izteiktas grūtības neesat novērojuši?
tādas zināmas grūtības esam novērojuši dažiem futbolistiem. Piedodiet, futbolisti, bet kaut kā viņi izceļas. Hokejisti ir daudz labāki un volejbolisti arī un basketbolisti tiek ar visu galā. Bet sportisti ir tie, kas arī labi komunicē ar skolu. Viņi arī nepazūd nekur. Viņi vienmēr ir kontaktā. Vienmēr arī tad mēs varam salāgot tos mācību plānus un viss notiek. Jā. Vai var gadīties tā, ka, piemēram, šie sportisti, muzikanti, attiecīgi tātad dejotāji, ka viņi jau tik ļoti ir iemācījušies plānot savu laiku, ka ir soli priekšā varbūt tiem skolēniem, kas klasiskajā skolā vēl nenodarbojas paralēli tik profesionāli arī ar savu otru dzīves pusi? Man grūti pateikt. Grūti spriest tomēr, jā. Jā. Medaļas otra puse – izaicinājumi. Kādi varbūt bija tavi vislielākie izaicinājumi mācoties tālmācības skolā? Kas tev grūtāk padevās, jo viss jau noteikti nav tik skaisti? Tieši precīzi par mācībām, kas man varbūt likās grūtāk, es neatceros, bet vispār arī tā tālmācība, protams, atvieglo visu to apvienošanu, bet tā disciplīna tāpat ir vajadzīga. Un arī runāju par to disciplīnu. Man kā sportistam liekas, ka no manis viņi tā kā sagaida vairāk, jo visi tā kā, par to, ko arī tikko runājām, kad sportistiem ir tā disciplīna ielikt no tā sporta. Līdz ar to man liekas, ka no manis to arī mācībās sagaida vairāk nekā no citiem. Man arī skolā bija matemātikas skolotāji tieši bija kaut kāds darbs, ko es biju iekavējis. Es biju tā kā samācījies, plus mīnus viņam, un es teicu skolotājai, kad sešniekam vajadzētu būt, kad es domāju, būs pietiekami. Un tad viņi tā paskatījās uz mani un teica, tas nav Kristians, ko es pazīstu, kad, ja tev tāda attieksme būs pret mācībām, tad ilgtermiņā tāda arī parādīsies pret sportu, un līdz ar to man ir tā sajūta, ka to disciplīnu no tevis ne tikai gaida, bet tev viņa arī jāparāda ir gan ārpus sporta, gan sportā. Līdz ar to grūtības ieslēgt to datoru, lai arī cik vienkārši izklausās, tāpat ir. Un tev ir jāpiespiež sev to darīt, bet jā, tas vienkārši ir. Vai es pareizi saprotu, ka tas prasa arī tomēr lielu laika plānošanu, atrast to brīdi, kad pieslēgties šiem mācību materiāliem, saplānot, lai attiecīgi, ja piemēram ir pārlidojumi, tad tev jau iepriekš ir jāpadomā, vai tu varēsi attiecīgi lidmašīnā, piemēram, šos mācību materiālus apgūt, kā tu jutīsies pēc tam pēc lidojuma. Tas viss arī jāņem vērā, vai ne? Jā, bet es teiktu, ka tā plānošana nav tik sarežģīta, jo tomēr viss, kas tev jāizdara, tev ir tikai datoru. Tev, piemēram, ja tu izplāno to stundu mācībām, tev nav jāizplāno vēl papildus laiks, kā tikt līdz turienai un tā tālāk. Tev ir tikai vienkārši jātur dators, līdz ar to tev nav nekādi papildus laiks jātērē, lai mācītos. Tu vari atvēlēt to stundu tīri tām mācībām, un man liekas, ka to laiku izplānot nav tik grūti. Un es pareizi saprotu, ka tev personīgi tā vislielākā motivācija studējot tālmācībā bija arī pierādīt gan sev, gan arī citiem, ka tas ir iespējams un var apvienot, un arī tālmācība ir lieliski iespēja, lai iegūtu izglītību, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti. Okay. Jā, mēs bieži vien arī pieminam to, ka tālmācība ir iespēja arī tiem skolēniem, kas nedzīvo pilsētās, kas dzīvo reģionos, kas dzīvo citās valstīs. Jums aptuveni ir tāda, neprasīšu tādu precīzu statistiku, bet aptuveni nojausma. Kāda aptuveni daļa no jūsu skolēniem ir kaut kur ārzemēs vai attiecīgi dzīvo ārzemēs vai reģionos? Kā jūs uz šo skatāties jautājumu? Ir tā, ka tad, kad tālmācības parādījās Latvijā un sākās, tad tieši tiešām liela daļa, un tas arī bija laiks, kad ļoti daudz devās labāks iztiks meklējumos prom no Latvijas uz Angliju, uz Vāciju, uz dažādām pasaules valstīm. Tas ir aptuveni tas, jā. Krīzes laiks, mēs tam vairāk runājam, finanšu krīzes laiks. Jā. Pēc tieši tajā laikā. Un tad bija ļoti daudz ārzemnieku, praktiski no visas pasaules, bet pamazām tas tā ir izlīdzsvarojies, un lielākā daļa tomēr ir tepat Latvijā. Šobrīd no ārzemēm mācās apmēram
Sestā daļa. Arī pietiekami daudz. Tas nozīmē, ka mums ir, piemēram, ļoti labi jāplāno, kā tas notiks ar eksāmeniem. Eksāmena sesija, kas sākas aprīlī tagad ar monitoringu darbiem un beidzas kaut kad pēc Jāņiem ar pēdējiem eksāmeniem. Un mūsējie nav tādi, kas kārtotu tikai obligātos tur angļu valodu, latviešu valodu, matemātiku. Bet viņi izvēlas visdažādākos eksāmenus. Un tad ārzemniekiem arī jāizvēlas papildu termiņu eksāmeniem. Tas nozīmē, ka mums tā eksāmena sesija stiepjas būtībā 3 mēnešus. Un, protams, tie, kas dzīvo tālākās ārzemēs, ārpus Eiropas, tie arī nevar vienmēr piedalīties konsultācijās, tās laika joslu starpības. Bet, ja runā par Latviju un tie, kuri dzīvo Latvijā, tādās vietās, no kurām grūti sasniegt tuvāko skolu, tad Latvija tomēr ir maza zeme. Un tur, man liekas, labi, ja pāris procenti ir tādi, kur saka, man žēl iztērēt katru dienu 3-4 stundas ceļā uz skolu un atpakaļ. Es labāk izvēlos tālmācību un tieku galā un varu vēl uzspēt izdarīt visādas citas lietas, netērējot laiku ceļam uz skolu. Un, ja es pareizi saprotu, tas eksāmena laiks tomēr ir, nepieļauj tādu milzumu lielu elastību, ka tur tomēr ir jāskaidro, ka tajos datumos, kad ir noteikti šie valsts pārbaudījumi, tad tur tomēr obligāti jābūt uz vietas un nepar tas ir skaidrs. Ja viens eksāmenis notiek, piemēram, kaut kādā 20. maijā, un pēc tam nākamais ir 6. 7. jūnijā, un pēc tam pēc nedēļas vēl viens eksāmenis, tad to arī no ārzemēm, sevišķi, ja tu esi sports, tas ir bezcerīgi atbraukt un vairākus mēnešus palikt šeit, jo tur parasti arī ir vai nu darbs, vai nu sports, vai kaut kas ir jādara, un tu nevar arī lidot nepārtraukt šurpu turpu. Tur tā lieta, tā kā tai ziņā mums palīdz tie papildu termiņu eksāmeni, kas ir salikti blīvāk, un mēs visu laiku gaidām, kad valsts izglītības satura centrs bijušais jau apdomāsies un sataisīs to eksāmenu sesiju īsāku un blīvāku. Vārds sakot, efektīvāk rīkos to vienkārši. Bet es tā saprotu, ka jūs to arī skaidrojat, piemēram, ja gadījumā, piemērs ar Kristiānu, tātad, ja viņš ierodas uz 12. klasi un attiecīgi skaidrs, ka jākārto eksāmeni, jūs jau sākotnējā posmā un tajā pirmajā kontaktā jūs laiku liekat uzsvaru uz to, ka eksāmena laiks ir tad un tev ir jāgatavojas un tur nav nekādu citu variantu. Jā, tur jau ir jāplāno, ir laiks arī biļetes jānopērk un es nezinu, tu tajā laikā biji Latvijā, cerams. Jā, es biju Latvijā, jā. Nebija Eiropas čempions, tad vēl bija vienkārši pludmales volejbolists. Bet tāpat ir jāplāno un jāinformē par visiem laikiem. Šiem eksāmeniem arī jāgatavojas, jāveido konsultācijas. Jā. Vēl viens jautājums ir arī par ne jau visiem skolēniem ir tik laba veselība kā sportistiem. Jā. Jums skolā noteikti ir arī bērni, kuriem ir šīs veselības problēmas, vai ne? Varbūt varētu noraksturot, kāda ir šī daļa un kā jūs nākat pretī šajā jautājumā. Veselības problēmas ir, man liekas, kāds 3. vai 4. iemesls, kādēļ izvēlas tālmācību. Ar jaunatnes vispārējo veselības stāvokli arī ir tā, kā ir pie mums, bet ir slimības, kuras tiešām neļauj klātienē augu dienu, tur 7-8 stundas pavadīt klasē, kas vienkārši fiziski nav iespējams. Un tad šie bērni izvēlas tālmācību, un tālmācībā tad viņi var tikt galā. Tas, protams, arī veselības stāvokļa dēļ nevienmēr ir tik viegli izdarāms, bet tā vismaz ir iespēja, jo citādi mums ir Marija, kur ir absolūti teicamniece, kur ar prieku mācās, bet, diemžēl, viņai nav iespējas doties klātienē mācīties, bet mēs par viņu priecājamies. Viņa tālmācībā ar visu teicam tiek galā. Marija varbūt var paskaidrot skatītājiem. Marija tagad mācās jau 9. klasē. Jā. Viņi vienmēr piedalās visās konsultācijās, vienmēr visu laiku izpilda, bet es saku, viņai ir tādas veselības problēmas, kas neļauj viņai attīsties klātienē klasē. Bet jums arī bijuši arī diezgan daudz absolventi, ko es esmu redzējis tādu attiecīgi izlaidumos, kas ir tātad ratiņkrēslos. Jā. Jā. Kas arī, jā.
Kā ir varbūt tavā draugu lokā? Tu bieži vien arī komunicē ar citiem sportistiem, vai ir arī kādi veiksmes stāsti no tava draugu loka, kad kāds arī citi ir mācījušies kādās tālmācības skolas formās? Īstenībā ir diezgan daudz draugu, kas izdomā tomēr, ka grib mācīties tālmācībā. Tas nevienmēr ir sports, kas ir iemesls, bet bieži vien tās ir vienkārši citas lietas, ko tu gribi apvienot, kas ir varbūt darbs, varbūt vienkārši vairāk brīvais laiks, vai arī tāla skola. Bet tie cilvēki ir diezgan daudz. Un es pat teiktu, kas ir vēl viens pluss tādā tālmācībā, kad ja tu izvēlēsies to tālmācību, tev vismaz jāmēģina tas brīvais laiks arī tiešām pavadīt kaut kādā jomā, kas ir ārpus skolas. Jo bieži vien, man liekas, ka jādzīvo ir tā, ka tev visu laiku ir kaut kāds mērķis. Savādāk, lai ir kaut kāds mērķis, kāpēc no rīta celies. Un pārsvarā daudziem tas mērķis ir, pieņemsim, skola. Un ja tu neko tās ārpus skolas nedari, tu to skolu pabeidz, un tev kaut kādā ziņā tas mērķis pazūd, un tu īsti vairs nezini, tad kam tu no rīta celies. Ja? Tāpēc man liekas, ir baigi labi, ka tev ārpus skolas ir arī citi mērķi, kas tev, tā teikt, liek tev celties no rīta, ja? un darīt kaut ko, un tev ir arī tā motivācija uzreiz. Un, ja es pareizi saprotu, arī tie tavi draugi, ko tu minēji, pārsvarā viņi izvēlas tālmācības formu, tāpēc, ka viņiem ir kaut kas paralēli, ar ko viņi sāk nodarboties. Ja, ja tev nebūtu šī profesionālā sportista karjera, tu būtu izvēlējies tālmācību? Grūti pateikt, kā būtu, ja būtu, bet es pieļauju, ka kaut ko es tā padarītu ārpus skolas, un es domāju, pilnīgi noteikti arī izvēlētos tālmācības vidusskolu. Jo, es saku, es nezinu, kā būtu, ja būtu, bet es pieļauju, ka jā. Kāpēc šāds jautājums? Ja, piemēram, pie jums atnāk iestāties attiecīgi skolēns, kurš pilnīgi mierīgi varētu mācīties klasiskajā skolā, jā, jūs jau tomēr arī mudinat uz to un skaidrojat, kādas ir atšķirības, jā, un mēģinat tomēr arī mudināt arī to, ka varbūt ir jāpadomā arī par klasisko skolu, vai ne? Te jau tas jautājums aiziet par tālmācību tādu, vai ne? Par tālmācību kā tādu. Un tad, klausoties arī daudzās diskusijas, kas tagad notiek par tālmācības jautājumu, par to, kur izvēlas tālmācību, vai atļaut tālmācību, vai aizliegt tālmācību, man bieži vien ir žēl, ka tiek tērēts laiks. Ir taču saprotams, ka tālmācībā, tāpat kā jebkurā citā skolā, ir viss spektrs. Tur ir cilvēki, kuri ļoti grib mācīties, kuri ir motivēti, kuri strādā un kuriem ir savi mērķi, kāpēc viņi to dara. Ir tādi, kur vienkārši mācās tāpēc, ka jāmācās, un ir tādi, kuri ir atnākuši uz tālmācību ar domu, varēšu no rīta mierīgi gulēt, nebūs nekur jāiet, gan jau ieskaiti nokārtoši, neviens man uz stundām nedzen. Protams, ka viņi ir. Vai ne? Ja mēs vidusskolā vēl varam, tad drīz vien, sekojot tam mācību procesam, secināt, kuram tālmācība tiešām dod izglītību, un kurš vienkārši ir atnācis tāpēc, ka negrib katru dienu celties iet uz skolu. Tos mēs varam pamudināt, atskaitīt un teikt, dodies labāk uz klātieni, tā tev disciplinās un tā tev piespiedīs mācīties. Bet es saprotu, ka jūs to arī darat, izglītībā jau mēs nevaram atskaitīt. Mēs kaut arī secinām, 7., 8., 9. klasē mēs secinām, ka viņš ir atnācis uz tālmācību tāpēc, ka klātienē netiek galā, vecāki ar viņu netiek galā, bet viņš arī pats nav gatavs mācīties un nav vēl sapratis, kas dzīvē ir vērtīgs un kas nav. Mums zināmas problēmas tad paliek, jā. Tas atliek tikai motivēt vecākus. Padomājiet, esiet atbildīgi par savu bērnu nākotni un izglītību. Tomēr kaut kādā veidā
Jā, jo mēs iepriekšējā tieši raidierakstā arī runājam par to, ka tālmācības izvēle nāk ne tikai no viena konkrētā attiecīgi bērna skolēna, bet tā ir savstarpējā sadarbības arī no ģimenes puses, un arī skola spēlē milzumu lielu lomu. Tas ir tas, ko jūs arī patiešām arī sakat. Vidusskolas posmā ir skaidrs, jā, ka jūs atskaitat un jūs ilgi neturat tos, kas nevēlas, kuri neredz šo savu mērķi. Pamatskolā attiecīgi arī ir tās lietas. Diemžēl arī pamatizglītībā bieži vien tiem, kuriem ir problēmas ar mācībām, bērnam ir viens uzvārds, vecākiem ir cits uzvārds. Tas nozīmē, ka ģimenes ir šķīrušās, ir audžu vecāki, ir patēva, pamāts. Un, tā dzīve arī tiem jauniešiem ir kļuvusi diezgan sarežģīta. Jā, un tad, ja viņš kaut kur ir pazaudējis to savu ceļu, tad mums tālmācībā ir diezgan grūti palīdzēt. Ar kādām sekmēm pie jums iestājas tieši, ja mēs runājam 7, 8, 9 klases, tomēr jums ienāk jūs jau redzat, kā ir gājis iepriekš? Mēs, protams, iepriekšējo izglītību apliecinošos dokumentus izskatām, bet mēs arī, ja izklāsta kaut kādus tajā brīdī pamatotus iemeslus, kādēļ izvēlēt tālmācību, mēs nevaram viņu neņemt. Un tad, protams, nāk arī otrgadnieki, kur ir klātienes skolā zaudējuši to cerību, ka viņiem izdosies, un tad viņi cer, ka kaut kāda šī cita forma, tālmācība, iespēja pašam organizēt savu laiku, ka tas kaut kādā veidā dos viņiem tomēr pavērs to ceļu un izdosies. Tiek minēts arī publiskajā vidē, ka viens no faktoriem, kāpēc izskata šo tālmācības aizliegumu pamatskolā, ir vājie eksāmena rezultāti. Bet kā jūs skatāties uz to, visticamāk, jau atnākot uz jūsu skolu, jūs jau varat redzēt, ka šim konkrētajam skolēnam jau iepriekšējās skolā ir bijuši visticamāk ļoti, ļoti vāji rezultāti, jo es ļoti šaubos, ka ir bijis tāds gadījums, ka pie jums atnāk ar ļoti augstiem vērtējumiem, dabūna zemus vērtējumus un izkrīt eksāmenā, vai ne? Tā nav taču, vai ne? Tā nenotiek dzīvē, jā. Un te man gribas pieminēt pirmkārt par eksāmeniem kā tādiem. Jā. Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Paskatieties obligātos eksāmenus, ko kārto visi. Matemātika, angļu valoda, latviešu valoda. Angļu valodā, latviešu valodā valstī vidējie vērtējumi ir 60–70%. Matemātikā centralizētā eksāmena vidējais vērtējums ir 30–40%. Divreiz zemāks. Kā var būt valsts eksāmeni, kur vairums ir... Pēc statistikas likumiem tam vidējam vērtējumam jābūt kaut kur ap 50%. Tātad ar matemātikas pasniegšanu, ar matemātikas saturu jau kā tādu nav kaut kas kārtībā, ja visā valstī ilgstoši ir stipri zemāki rezultāti. Un tad tieši tālmācībā, protams, jaunie izglītības standarti, kas ienāca, pandēmija, kas atstāja savus sekas. Un tagad, ja mēs visu laiku turējāmies kā tālmācība, tomēr valsts vidējā līmenī, tad šajos pēdējo, īpaši pagājušajā gadā, pēkšņi kaut kādu visu apstākļu sakritības dēļ rezultāti tiešām bija slikti. Vienu gadu rezultāti bija ļoti slikti. Bet tas jau nenozīmē, izglītībā jau nekas nenotiek viena gada ietvaros. Izglītībā viss notiek 5–10 gadu ietvaros. Un vēl pēdējais piebildīšu arī šis aspekts ar mākslīgo intelektu, kurš kļuva pieejams tieši pirms gada. Un kurš bija diezgan nepārvarams vilinājums. Tagad zinu, ka jebkur ieskaiti var jautājumu ierakstīt un saņemt lielisku atbildi. Atliek tikai viņu pārrakstīt, un tālmācībā tas ir iespējams. Bet es klausījos arī jūsu interviju. Jūs nesen arī viesojāties radio, un šis jautājums tika uzdots, un jūs minējāt, ka jūs kā skola reaģējāt, sapratāt šo visu salīdzinoši ātri un uzsākāt darbu pie tā, lai maksimāli izkaustu ārā šo tātad mākslīgā intelekta aspektu. Jā, mēs visas ieskaitas sākām ātri pārveidot, formulējot jautājumus un uzdevumus tādā veidā, lai mēs tiešām varētu konstatēt,
ka tur atbild persona, tur atbild cilvēks, nevis tā ir pārakstīta atbilde no interneta resursiem. Jo šis arī ir interesanti patiešām, ja mēs skatāmies uz to iepriekšējo gadu, uz tiem rezultātiem, protams, tas ir tas laiks, kad mākslīgais intelekts kļuva plašu popularitāti, un jaunieši jau ļoti ātri aizraujas ar šāda tipa lietām, un tiešām pilnīgi pietiek ne tikai ar gadu, bet īstenībā pietiek ar pāris mēnešiem, lai zaudētu iemaņas, kuras ir nepieciešamas, un tie ir cilvēci. Ir redzams atrisinājums, un tur ir tiešām jābūt motivētam, lai tu saprastu, tas attīstīs manu domāšanu. Bet tas ir pareizais risinājums. Ņemam to. Tu iekrīt tādā vilinājumā, diezgan daudz iekrīt. Jā. Un tad tu aizēji uz eksāmenu, un, protams, nevari pēkšņi saproti, ka tu nevari atrisināt pat vienkāršus uzdevumus reizēm. Jā, jo tas ir ļoti līdzīgi arī kā sportā. Ja tu netrenēsies, rezultāti nebūs. Un attiecīgi atnākt uz eksāmenu. Es varētu ieteikt viņam skatīties, kā cits trenējas, pēc iespējas biežāk, un tad doties uz turnīru. Tas būtu. Bet ar to mākslīgo intelektu tas ir tā, ka tās iemaņas, arī pēc pieredzes ļoti ātri pazūd. Ja kādreiz tas viss likās ļoti vienkārši uzrakstīt telefonā pašam kaut vai vēstuli, tad tagad pirmā doma ir uzreiz ieiet mākslīgajā intelektā un paprasīt, lai tev uzraksta sākumā, un tad vienkārši pašam pielabot. Un tad, kad tev pašam jāraksta, tad tu saproti, tas ir daudz grūtāk nekā tas bija kādreiz. Pilnīgi pareizi. Es varu minēt piemēru. Es pēdējos pāris mēnešus arī diezgan intensīvi izmantoju mākslīgo intelektu, lai rakstītu e-pasta vēstules. Bet es priekš sevis stāju uz treniņu, kad es pats rakstu. Ja? Un es varu diezgan uz savu piemēru minēt, ka bieži izmantojot mākslīgo intelektu, tev sāk zust tās iemaņas, un viņas zūd ļoti ātri. Tāpēc šajā gadījumā tas arī ir faktors, kas tiešām ir jāņem vērā. Jā, tiešām tas ir ļoti interesanti, ka tas sakrita viss kopā ar to, gan jūs minējat pandēmiju visu un tieši par to mākslīgo intelektu. Tas noteikti arī klātienes skolām. Jā, protams. Ietekmi vienīgi, ka tur tie pārbaudas darbi notiek klātienē. Vispārējais darbs. Neizbēgam mums jārēķinās ar to, ka šis mākslīgais intelekts darbojas un tie rīki attīstās un ir. Jā. Un es domāju, pēc pāris gadiem arī visticamāk, es esmu pārliecināts, ka Rīgas tālmācības vidusskola arī pāries uz šo biometrisko pārbaudi, kad skolēns ieskaiti pildīs kameras uzraudzībā un kamera ar mākslīgā intelekta palīdzību kontrolēs, vai viņš tiešām to dara pats, jo tā ir pieredze ļoti daudz kur pasaulē, un varbūt tas atkal ir tas aicinājums ministrijai nestrapt karstu un varbūt vēl pagaidīt un dot iespēju, jo tiešām tehnoloģijas attīstās un šī kvalitāte tālmācībā tiešām tikai un vienīgi augs un nevajag attiecīgi tagad, kā jūs pareizi minat, uz pēdējo rezultātu. Tad arī jebkura attīstība šajā virzienā apstājās. Beidzās, jā. Tā ir. Tu minēji arī pirms raidieraksta, ka tev ir pieredze arī augstskolā. Es saprotu, ka tur bija grūtības atkal ar to sportistu karjeru, bet tavs sagatavotības līmenis, ko tu iegūti 12. klasē, tev, manuprāt, diezgan viegli ļāva, vai ne pēc tam tālāk mācīties augstskolā? Jā, man tieši ar mācībām baigās problēmas man nav. Man ir pašam ir jādisciplinē sevi, jo tieši mācībām baigais entuziasts es neesmu, bet es cenšos. Un bija tagad iespēja, es biju pieteicies Vācijas augstskolā, kas ir arī attālināti. Kad viss noteikts ar datoru, un tur arī bija tieši šī sistēma, kad tu kārto eksāmenu, kad tu pieslēdzies ar datoru, tev ir jāparāda viss sev apkārt, tev ir jānoliek bezmazliet telefons vietā, kur viņi redz. Tev visu laiku jāredz tavas rokas, un principā tu nevari atlaist acis no ekrāna. Un tu arī domāt, kā tu gribi, bet tu nevari izdomāt nekā, kā tu varētu apiet to sistēmu. Bet jā, es teiktu, tās zināšanas, ko es iegūtu tālmācības veidā, ir pilnīgi pietiekams. Es domāju, tādas pašas, kā es iegūtu klātienes skolā. Un jā, īsti apgrūtinājumi vienmēr būs augstskolā, bet tas ir tīri disciplīnas jautājums. Jautājums Edgaram. Tālmācības kritiķi bieži vien piemin šo te
sociālās integrācijas problēma, ja, ka tālmācībā jaunieši tomēr nekomunicē savā starpā ikdienā un kļūst par tādiem introvertiem. Nu, kā jūs skolā veicinat tālmācībā, kā jūs veicinat šo te sociālo aspektu? Vai jūs piedāvājat kādus klātienes pasākumus? Teorētiski tas šķiet, ka tā varētu būt, ka tas cilvēks sēž mājās savā istabiņā un tikai pie datora kaut ko tur dara, vai nu mācās, vai spēlē, vai kaut ko tur pat strādā varbūt, un pazaudē jebkurus kontaktus ar pasauli. Bet no vienas puses mēs izejiet uz ielas un paskatieties, cik cilvēki staigā deguns iebāzuši telefonā. Viņi it kā ir ārā kopā ar visiem, bet sociāli izolējušies savā pasaulē. Bet mēs kā skola pirmkārt mēs organizējam regulāri pasākumus, kur mēs satiekamies kopā, apmeklējam kādus uzņēmumus, apmeklējam kādas interesantas vietas pasākumus. Otrkārt, es esmu arī aicinājis uz sarunu regulāri galvenokārt skolēnus, kuriem ir kaut kādas problēmas, kaut kādas grūtības radušās, un tad es viņus izjautāju, kā tad viņiem tas dienas ritms notiek, un tad līdzīgi kā Kristiāns saka, viņiem jau ir arī citas intereses. Tas laiks, ka viņi nesēž skolā kopā ar savu klasi un pārsvarā jātur muta ciet, vai ne? Tur nevar daudz izpļāpt. It kā ir tā sociāli, tu esi visu laiku klases kolektīvā, bet viņi ir citos kolektīvos, viņiem ir cits draugu loks, viņiem ir cits nodarbības. Viņi reti kad ir sociāli izolēti cilvēki. Protams, ja tas ir veselības dēļ, ja tur ir kāda veselības traucējumi, autisku traucējumi vai citu veidu traucējumi, tad tas ir sarežģītāk. Bet ir viens otrs arī, kurš tiešām skatos pasākumā, izlīdz no savas aliņas, bet tad atnāc uz pasākumu un parādās cilvēkos. Kā ir ar šo saucamo emocionālo atbalstu? Es saprotu, ka jums ir konsultanti un skola, tālmācība ir darba laikā pieejama, gan rakstiski, gan zvanot. Cik jums daudz vēršas pēc šī emocionālā atbalsta, tieši norādot to, ka ir grūtības un kā jūs nākat pretī? Kādi ir šādi? Vai ir šādi stāsti? Jā, mums ir katrai klasē ir audzinātāji. Un līdz ar to tā komunikācija ir nepārtraukta. Vienīgais, par ko mēs uztraucamies, ka komunikācija ir visai aprobežota ar tiem, kuri mācās ļoti labi. Jo viņiem viss ir kārtībā, un ar viņiem nav tik bieži jāsazvanās un jāzina. Bet meitenes nepārtraukti sazinās, zvana, atbild uz e-pastiem, atbild darba dienā, un mēs līdz 5:00 pieejam jebkurā brīdī. Kristiāna, kā tu skaties uz iespējamo tālmācības aizliegumu pamatizglītībā? Kā tu, tad, kad tu masu medījošo izlasīji, kā tu kā vidusskolas tālmācības absolvents, bet tik un tā, kā tu uz to reaģēji un kādas tev ir pārdomas par visu šo? Es uzskatu, ka, protams, ir cilvēki, kas to tālmācību izmanto tādā veidā, ka man tagad tur nebūs jāmācās, viss būs baigi viegli. Tad tas tālmācības princips pazūd, no tā īsti nav jēga, bet es domāju, tajā pašā laikā tas atņem daudz iespējas cilvēkiem, kuriem to tiešām vajag. Un līdz ar to es domāju, ka to iespēju vajag. Vienalga cilvēkiem, kas varbūt tiešām fiziski to skolu nevar aiziet, vai tādi, kas kaut vai jau agrā vecumā jau sporto, jau brauc pa citurienēm, es domāju, tā iespēja vajadzīga. Vai tas tā provizatoriski varētu būt, ka, piemēram, ļoti daudziem sportistiem tas tiešām liekas šo iespēju pilnvērtīgi nodarboties ar sportu jau šajos agrīnajos gados? Tas ir atkarīgs no situācijas. Es domāju, ka tādiem sportistiem, kas jau agrā vecumā brauc piemēram uz ārzemēm, pilnīgi noteikti, bet ir arī daudz sportisti, kas, protams, tajā vecumā vēl trenējās tepat Latvijā, un daudz ir tādi, kas ir varbūt iedomājušies, ka viņiem ir grūti to apvienot, bet patiesībā man liekas, ka mūsdienās daudziem cilvēkiem tā kā
parādās kaut kādas vājuma pazīmes. Es nezinu, kad mazākā grūtība visu uzreiz domā, kad jāmet malā, kad tas ir pārāk grūti, bet īstenībā tām grūtībām ir jāiziet cauri. Bet es ticu, ka ir arī daudz sportisti tādi, kuri vienkārši nevar bez tās tālmācības. Jūs šodien pieminējāt ļoti daudz veiksmes stāstus un var redzēt, ka jūs ļoti aktīvi darbojaties šajā jomā. Un kā jūs uztvērāt šo ziņu tīri cilvēcīgi, kad parādījās informācija par to, ka Saeima sāk izskatīt šo likuma projektu par aizliegumu? Kā tīri šos 12 gadus, ko jūs arī pavadījāt tālmācībā, kādas bija tās pirmās emocijas? Pirmās emocijas nebija iepriecinošas. Es, protams, saprotu, ka deputāti arī ir satraukti par izglītības kvalitāti un grib, lai visi jaunieši Latvijā iegūtu labu un kvalitatīvu izglītību, un tad tie statistikas dati vienā mirklī rāda, ka tur ir problēma. Bet nonākt pie tādas idejas, ka vienkārši ir problēma, tā tad aizliedzam, likvidējam un problēmas nav. Tas izklausās pēc senā sakām, ir cilvēks, ir problēma, nav cilvēka. Bet aizliegums. Es nezinu, kāpēc mums Latvijā ir tāds domāšanas veids. Tikko pirms dažām dienām es novirzos nedaudz no tēmas. Es skatījos sižetu, bez tabū laikam, tas bija raidījums. Jēkabpils novadā šosejas malā ir avots, kur kaut kādu teiksmu dēļ cilvēki ir sapratuši, ka tas ūdens ir ārkārtīgi dziedinošs, ārkārtīgi labs, un viņi apstājās, lai uzpildītu trauks ar ūdeni un ved sev uz mājām to lietot. Bet tajā vietā apstāties ir aizliegts, tur ir nepārtraukti baltā līnija, bet tas ūdens tur no tā avota plūst un pat ir aprīkots, lai varētu viņu ieliet ātri. Ko saka attiecīgā pašvaldība? Vai viņiem ienāk prātā, ierīkosim nelielu stāvvietu, lai viņi var oficiāli apstāties un ieliet to ūdeni? Nē, mēs uzstādīsim zīmi apstāties aizliegts, mēs tur noliksim policistu, mēs to panāksim, ka tur neviens neapstāsies. Līdzīgi ar tālmācību, tātad nevis risinām problēmu, bet vienkārši aizliedzam. Tas nav risinājums. Jā. Es arī balstoties uz iepriekšējo raidierakstu, ka es tā saprotu, ka jūs arī esat par šo dialogu un jūs noteikti neizceļat tālmācības formu kā labāku par klasisko skolu un, protams, arī nekādā gadījumā nenonieciniet klasisko skolu, bet jūs vairāk aizskar tieši tas, ka tiek atņemta izvēle, vai ne, šajā gadījumā? Jā, tas ir pilnīgi noteikti, ka ir vesela cilvēku grupa, kuriem izglītības iegūšana būs ārkārtīgi apgrūtināta. Vai pat neiespējami. Jo es saprotu, ka, ja mēs runājam arī, protams, daudzi piemin arī šo biznesa aspektu, ka tālmācības ir privātās, bet jums skolā ir vairāk kā 1000 audzēkņu, vai ne? Jā. Un 7, 8, 9 klase tur sastādīja salīdzinoši mazu daļu. 6, 7 daļa apmēram. Tātad teorētiski, ja to aizliegs, nebūs tā, ka jums kaut kas ļoti izteikti mainīsies. Jā. Tas laikam tiešām ir tāds labs arguments, ka jums tomēr, ka jūs vairāk liekat nevis šīs biznesa intereses, bet tomēr jūs liekat šīs cilvēciskās intereses. Pareizi to saprotu. Jā, no vienas puses, protams, tā ir privāta skola un tas ir arī bizness, bet man liekas, ka mūsu laikiem tā mācība maksa ir pietiekami simboliska, ka tas nav galvenais, kādēļ mēs strādājam un kādēļ mēs piedāvājam izglītību tālmācībā. Tāpēc es arī šo jautājumu uzdevu, jo es saprotu, ja jums attiecīgi tas skolēnu skaits 7, 8, 9 klasē būtu milzum liels un tad attiecīgi pēc tam būtu jautājums vispār par skolas slēgšanu, tad tas ir savādāk, bet man liekas, ir labi, ka jums ir salīdzinoši mazs un jūs tomēr cīnaties par esošajiem skolēniem, arī par nākotnes skolēniem tieši no šīs te izvēles iespējas, lai šī iespēja būtu. Tas, manuprāt, ir ļoti forši, tā to var teikt, vai ne? Mums kā pedagogiem, kas šeit strādā skolā, protams, tā sirds ir tajā, lai mēs dotu iespēju iegūt izglītību. Jā. Mēs cīnītos ar problēmām, meklētu risinājumus, un šī ir viena forma, kur mēs vienai noteiktai grupai noteikti dodam iespēju. Mēs nekādā ziņā nesakām, ka tagad visiem jānāk tālmācībā. Bet tālmācībai ir jābūt kā iespējai. Un pat arī no 1. klases. Protams, tur ir jāveic rūpīga atlase, bet
pat tur, tajā vecumā var gadīties, ka ir vajadzīga šī iespēja. Nu jā, Kristiāna, tavi ieteikumi varbūt tiem, kas mūs klausās un nākotnē plāno iestāties vidusskolā. Tavi 3 ieteikumi varbūt, kas ir jāņem vērā. Es domāju, jāņem vērā tas, ka atnākot uz tālmācību, tas nenozīmē, ka tu tagad varēsi atpūsties. Tas tāpat ir mācības, nekas jau nemainās, vienkārši tu to vari darīt neejot uz skolu, un to var darīt caur datoru. Tas ir tas, kas jāņem vērā. Varbūt arī es biju mazliet iedomājies, ka tas būs vieglāk arī mācību ziņā, kad tevi īsti neviens uz to skolu nestumj un tur netur. Bet tajā brīdī es arī sapratu, ka tev pašam lielāka tā atbildība. Tas, laikam, būtu tāds lielākais punkts. Jā. Vēl ieteikumi. Es teiktu, ka nedomāt pārāk daudz par to, ka es tagad atnākšu uz tālmācību un tas varbūt tā kvalitāte zudīs. Es domāju, ja tu pats mācies un pats tam tiešām pieķeries un pats sev disciplinē, kvalitātes ziņā nekas nemainīsies. Zināšanas te tiek ielikts visas tieši tās pašas, kas ir parastajā skolā. Jā, tie laikam būtu tādi divi galvenie punkti. Jo, man liekas, ka vēl var piebilst arī to, ko tu minēji. Šī pašmotivācija un ideja par to, kāpēc tu vispār no rītiem mosties. Tad attiecīgi uzdodiet sev šo jautājumu. Edgar, jūsu varbūt tāds skatījums, kādas izmaiņas izglītības politikā jūs vēlētos redzēt, lai šī pieminētā kvalitāte tālmācībās augtu? Es īstenībā visvairāk gribētu, lai Latvijā tomēr atdzīvojas vai veidojas tāds metodisks, didaktiskais centrs. Valsts izglītības satura centrs, kāds tas bija līdz šim, kur par katru mācību priekšmetu atbildēja viens cilvēks. Tas jau nav nopietnas metodiskais darbs. Es nezinu, arī pedagoģiskās augstskolas nav jūtama tāda metodiska, didaktisks atbalsts, lai tā izglītība plauktu un zeltu. Mēs drīzāk mētājamies no viena grauļa otrā, kā šī brīdī arī aizliedzot tālmācību, pēc tam varbūt atkal saprotot, ka tas bija nepieciešams. Tātad vairāk tāds reāli politikas lūdzu. Jā, paldies abiem mūsu viesiem. Skaidrs, ka šī saruna parādīja, ka tālmācība var būt gan ceļš uz panākumiem, bet tai pašā brīdī tālmācība arī ir liels izaicinājums. Un lielākais uzsvars ir jāliek tiešām uz šo pašdisciplīnu un nepieciešams atbalsts arī gan no ģimenes, gan no skolas, un attiecīgi te bija ļoti daudz piemēri minēti. Taču skaidrs ir viens, šī galvenā atziņa, kas man izveidojās, ka aizliedzot šo izglītības formu, mēs riskējam zaudēt iespēju nodrošināt kvalitīvu izglītību tiem, kuri tradicionālā skolā nevar mācīties un kuriem nav piemērot. Tas, manuprāt, ir tas, kas ir šī konkrētā otrā raidieraksta galvenā mūsu vērtība. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Aicinām jūs dalīties ar savu viedokli. Noteikti rakstiet mums sociālajos tīklos, komentējiet, liekiet laikus, dalieties ar šo ierakstu maksimāli daudz, lai arī citi varētu uzzināt par šo, jau tiešām par aktuālo dienas jautājumu Latvijā. Pie mums šodien studijā viesojās Kristiāns Fokeros. Es varbūt varu pateikt pēdējo lietu. Jā. Pa virsmu tam visam nopietnēm, par ko mēs runājam, es gribēju pateikt, ka arī starp skolotājiem ir sportiski skolotāji. Man tāds viens stāsts par savu angļu valodas skolotāju, tālmācības vidusskolā Toms Beņevs, kurš arī spēlē pludmales volejbolu. Jā, sveiciens kolēģim Tomam. Es jau skaitījos profesionāls volejbolists tajā brīdī, jo mums bija Latvijas čempionātā jāspēlē vienam pret otru. Un es zaudēju. Tā kā sanāk, kad es kā profesionāls sportists zaudēju savam skolotājiem. Šeit strādāja ļoti labi skolotāji. Tātad mūsu skolotāji ir ne tikai attiecīgi labi savā jomā, bet arī labi sportisti. Es, starp citu, arī tagad gatavojos maratonam, tā kā attiecīgi, un arī pa mūsu kolēģiem arī mēs sporta spēlēs, mēs kā skolotāji bieži vien parādam labus arī rezultātus. Orientēšanās, jā, tiešām tas arī ļoti, ļoti būtiski, un tas arī ir interesanti arī, jo varbūt vēl nedaudz paturpinot, ka šī tālmācības
skola dod iespēju ne tikai skolēniem plānot savu laiku, bet arī skolotājiem. Tāpēc, ka skolotāji, kas strādā tālmācībā, viņi nav piesaistīti arī klasiskai skolai. Viņi var vairāk sportot, viņi var vairāk attiecīgi mācīties. Tāpēc arī bieži vien mēs runājam par to, ka tālmācībā skolotāji bieži vien ir laimīgāki un aktīvāki tā tālāk. Tas jau atkal tāds labs pozitīvs ir nobeigums. Paldies tev piemēru par šo arī Tomu. Tātad paldies Kristiānam Fokerotam un paldies arī skolas direktoram Edgaram Grīnim uz tikšanos un turpināsim sarunas.